Sveicināti! Mani sauc Olga Kazaka, un esiet laipni lūgti manā lekcijā Ietekmes anatomija – kā no līdera kļūt par viedokļu līderi. Un šodien jūs uzzināsiet, kā veidojas ekspertu un vadītāju ietekme, kādi aktuālie procesi būtiski ietekmē vadītāju un ekspertu darbu un komunikāciju, kāpēc vieniem ekspertiem vai vadītājiem cilvēki uzticas, bet citiem īsti nē, un kā veidojas uzticība, un kas kopīgs ir Latvijas izcilākiem vadītājiem un ekspertiem. Kas ir personīgais zīmols un no kādiem elementiem tas sastāv, un galu galā, kas jums personīgi ir no tā visa. Un kāpēc tieši es nolēmu runāt par šo tēmu? Mani daudz aicina uzstāties uz lielā konferenču skatuvēm, kur es arī stāstu un uzstājos ar runām tieši par vadītāju komunikāciju. Un man ir arī aģentūra Olsen & Partners, kurā vairāk kā 20 gadus mēs ne tikai konsultējam organizācijas, bet arī strādājam ar lielāku organizāciju vadītāju personīgajiem zīmoliem, ar viņu komunikāciju, ar viņu ietekmi. Un manas aģentūras kampaņas 12 reizes ir atzīts par labākām pasaulē. Un īpaši lepnums ir tāds, ka mēs esam vienīgā Latvijas aģentūra, kas ir saņēmusi pasaules lielākās PR balvas Grand Prix. Tik ilgi, cik eksistē šī balva, 35 gadu laikā nevienai no Latvijas aģentūram tas nav izdevies. Līdz ar to jūs varat nojaust, ka tā mana pieeja būs gan zinātnē balstīta, gan arī manā vairāk kā 25 gadu sakrātās pieredzes varbūt pārbaudīta un notestēta. Un tas, ko es gribētu, laikam tā pirmā un galvenā tēze, par kuru es šodien gribētu ar jums parunāt, ir tāda, ko es esmu sapratusi, ka ietekme nav nejaušība. Tā patiesībā ir formula. Un tagad ir labākais laiks vadītājiem un ekspertiem ieguldīt savā ietekmē un personīgajā zīmolā. Jo tas, ko mēs redzam no daudziem aktuāliem pētījumiem, vadītājs ir kļuvis par izzināšanas autoritāti. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka vadītājs ir nevis iedvesmotājs vai storyteller, bet cilvēks, kas palīdz citiem saprast, kas ir patiesi svarīgi. Un jums vairs nepietiek ar to, ka jūs varat pateikt, es tikai dalos ar savām šaubām, vai es esmu tikai cilvēks, vai es nezinu atbildes uz visiem jautājumiem. Protams, vadītāji var nezināt atbildes uz visiem jautājumiem, bet tas, ko mēs šobrīd redzam aktuālajos pētījumos, ka viņam ir jāuzņemās atbildība par ietekmi, ko viņi rada ar saviem vārdiem. Un patiesībā tā ietekme var būt ārkārtīgi spēcīga. Un ko mums rāda pētījumi, ka tad, kad vadītāji strateģiski izmanto savu komunikāciju, viņi var nodrošināt pareizu pozicionējumu mēdījos organizācijai, palīdz izvairīties no krīzes situācijām, viņi palīdz noturēt darbiniekus, viņi arī veicina jaunu darbinieku piesaisti. Un tas, ko mēs vēl redzam, ka informācijas pārpilnībā un viltus ziņu bagātībā cilvēkiem šodien ārkārtīgi ir nepieciešami droši filtri, droši avoti, droši interpretētāji. Un par tādiem filtriem viedokļu līderi arī kļūst. Un, protams, šajā viedokļu līderu pulkā lielā mērā ir arī eksperti un vadītāji. Un ko es jums varu absolūti pārliecinoši apgalvot, ka Latvijā pieprasījums vēl joprojām pārsniedz piedāvājumu. Jo cilvēki uzticās cilvēkiem, un tas, ko mēs redzam no pētījumiem, tad, kad mēs paņemam vienu un to pašu identisku saturu, publicējam to eksperta profilā, un tad publicējam to arī biznesa lapā. Tad eksperta profilā šīs saturs performēs vienkārši krietni labāk. Būs lielāks reach, būs lielāks šēru skaits, tas sasniegs lielāku auditoriju, tas izsauks arī lielāku rezonanci, un cilvēki arī iesaistīsies. Un tas ir patiesībā ļoti, ļoti svarīgi, jo es domāju, ka jums varētu būt pazīstama šāda sajūta, ka man patiesībā ir ļoti asprāts, man ir tik ļoti nopietni sasniegumi, bet iespējas nāk nevis pie manis, bet pie citiem tikai tāpēc, ka viņus vairāk pazīst,
lai gan viņiem varbūt pat nav puses no maniem sasniegumiem, no manās pieredzes, no manām zināšanām. Un tas ir saistīts ar to, un es gribu, lai jūs to vienkārši šobrīd sadzirdētu, šodien vairs nepietiek būt labam profesionālim. Šodien ir svarīgi prast to parādīt arī citiem, jo mēs dzīvojam uzmanības ekonomikas laikmetā. Un šodien uzvar nevis talantīgie, bet tie, kas māk iekarot uzmanību. Protams, vislabākais salikums ir būt gan talantīgam, gan spēt iekarot uzmanību, jo tad jūs tiešām kļūsiet par tiem pašiem čempioniem, kuri spēj savienot kompetenci ar komunikācijas prasmēm. Un kāpēc to ir būtiski vispār darīt un par to domāt? Jo beigās mēs jau vēlamies panākt ietekmi. Un par ietekmi arī ir šobrīd manā lielākā pētniecības interese, ja vēlaties. Un es esmu daudz par to lasījusi un pētījusi un sapratusi, ka ir tādi 3 lieli balsti, 3 lieli bloki, no kuriem veidojas ietekme, ar ko es arī gribu šodien padalīties. Pirmais ir jūsu unikalitāte, ar ko jūs atšķiraties no visiem citiem konkurentiem, citiem ekspertiem, citiem līderiem. Otrais ir uzticība, un trešais ir aptvere. Un tieši tur, kur satiekas visi tie 3 bloki, arī veidojas īstā ietekme, un sākas viss tas process tieši ar uzticību. Un ar to es arī gribētu sākt nedaudz atvērt šo tematiku plašāk. Uzticība ir cilvēku miedarbības pamats. Bez tās nenotiks nekāda sociālā, ekonomiskā apmaiņa. Iedomājieties, jums nekad nemūžām nenopirks, ja jums neusticēsies, pie jums nenāks atkārtot, ja jums neusticēsies, par jums nebalsos, jūs padomos neieklausīsies, nekas nenotiks, ja jums neusticēsies. Un man ļoti patīk, ka kognitīvais antropologs Pascal Boyer saka, ka cilvēku komunikācija ir nepārtraukta citu cilvēku nolūku atkodēšana. Un ja mēs uz to paskatāmies no šīs perspektīvas, tad patiesībā mēs jau šobrīd varam daudz ko pamainīt savās ikdienas izpausmēs, kad mēs miedarbojamies ar kolēģiem, ar kaut kādām citām auditorijām. Un es jums gribētu piedāvāt tādu uzticēšanās matricu. Tā ir izveidota balstoties uz Stanforda Universitātes pētnieču darbiem, kas ir noskaidrojušas, ka tad, kad cilvēki pieņem lēmumu, vai viņi uzticas līderim vai ekspertam, šie cilvēki neapzināti izvērtē vairākus 5 tādus kritērijus. Pirmais ir leģitimitāte. Vai auditorija uzskata, ka pamatoti ieņemat savu vietu? Otrais ir kompetence. Jūsu spējas, zināšanas, pieredze, rezultāti, reputācija. Nākamais jau kļūst interesantāk – jūsu motīvi, kā interesēs jūs darbojaties. Un šeit ļoti, ļoti svarīga tēze, kuru es gribu, lai jūs varbūt pat izrakstītu kaut kur sev atsevišķi. Mēs uzticamies tiem, kuru darbībā redzam rūpes par mūsu interesēm. Es pat atkārtošu, lai jūs varētu šo sagramot. Mēs uzticamies tiem, kuru darbībā mēs redzam rūpes par mūsu interesēm. Un tagad padomājiet, vai jūsu darbībā, lēmumos, komunikācijā, dažādās izpausmēs, jūsu mērķa auditorijas, jūsu darbinieki, partneri, kaut kā citas auditorijas, vai viņi saskata, ka jūs rūpēties par viņu interesēm? Un iespējams arī šis varētu būt kaut kas, kas jau rīt pamainīs jūsu izpausmes diezgan radikāli. Nākamais bloks ir līdzekļi. Ar kādiem līdzekļiem jūs sasniedzat mērķus? Un mēs dzīvojam laikmetā, kad vairs nedara. Svarīgs ir, ka mēs esam nonākuši līdz mērķim, bet kādiem līdzekļiem vairs nav būtiski. Šis tiešām ir jautājums par jūsu vērtībām. Un šeit šim blokam patiesībā cilvēki pievērš ļoti lielu uzmanību. Un tad 5. tas, ko es jums jau arī minēju nedaudz iepriekš, ir tā atbildība, ko šodien sagaida no vadītājiem. Jūsu gatavība uzņemties atbildību par savu un savas komandas
rīcību. Un, protams, visbiežāk mēs šo atbildības aspektu redzam krīzes situācijās, bet patiesībā arī mūsu mazajās ikdienas darbībās mēs arī varam iekudēt šo atbildības aspektu. Tad, lūk, tie ir tie 5 kritēriji. Cilvēki, protams, neapzināti, tad, kad skatās uz jums kā uz līderi, viņi visu laiku tā čeko tā, vai ir leģitimitāte, vai es jūtu kompetenci, vai motīvi man patīk, vai līdzekļi atbilst, vai atbildība uzņemās. Un, ja jūs vienkārši paskatīsieties uz savu komunikāciju, uz savu miedarbību ar dažādām auditorijām un padomāsiet, vai es pilnvērtīgi iekļauju visus 5 šos elementus, tas, protams, nenozīmē, ka katrā savā e-pastā vai prezentācijā darbiniekiem jums vajag obligāti 5 elementus iekļaut, bet kopumā es balansēju starp visām šīm izpausmēm savā komunikācijā, tad šis jau varētu būt tāds ļoti labs, stabils pamats jūsu uzticēšanās tādai vairošanai, lai cilvēki uzticās jums. Tas, ko es šobrīd redzu, ka šobrīd ir tiešām izcilu un redzamu komunikātoru, līderu un ekspertu laiks, ir tiešām pieprasījums pēc šādiem komunikatoriem, līderiem un ekspertiem. Un nepārtraukta komunikācija palīdz viņiem noturēt stabilitāti mainīgajos apstākļos. Tāpēc mana pārliecība, kuru pierāda arī visi tie pētījumi, kurus arī ļoti aktīvi lasu, ir tāda, ka jebkuras jomas vadītājiem un ekspertiem ir jātrenē komunikācijas muskuļi. Un to pierāda arī fakts, ka MBA programma ir izveidota tā, kā sarkanā līnija vai sarkanā lente, tur iet 70-30 princips. Neatkarīgi no jomas, vadītājiem 30% no laika jāvelta komunikācijai. Jo pārkomunicēt vienkārši nav iespējams. Pārāk pasīva komunikācija līderiem tiek pārmesta 10 reizes biežāk nekā pārāk aktīva. Un vadītāji, kuri komunicē nepietiekami, tiek vērtēti būtiski tiešām izteikti zemāk nekā tie, kuri komunicē pārāk bieži. Savukārt komunikācijas trūkums bieži vien tiek interpretēts arī kā empātijas trūkums. Un, ziniet, man bija ļoti interesanti ne tikai lasīt, kas notiek globālajos pētījumos par šo tēmu, bet man bija arī ļoti interesanti ieskatīties, kas notiek Latvijā. Un mēs manā komunikācijas aģentūrā Olsen Partners esam uztaisījuši sabiedrības aptauju, kurā mēs prasījām, kas ir izcilākās sievietes līderis Latvijā, tieši biznesā. Un rezultātā mēs bijām ieguvuši šādu top 10. Un tad, kad es skatījos uz šiem vārdiem, es domāju, bet kas ir tas, kas vieno šīs visas dāmas? Jo jūs redzat, šīs dāmas pārstāv ļoti dažādas paudzes, ļoti dažādas jomas, ļoti dažādas pieejas, ļoti dažādas kontekstus. Tur viss atšķirās. Bet ir viena lieta, ko es sapratu, viņas tiešām vieno. Un tas ir tas, ka viņām visām ir attīstīts personīgais zīmols. Tāpēc tālāk es gribētu nedaudz parunāt par to, kas tas ir. Vai drīzāk parunāt par to, kas tas patiesībā nav. Jo šis jēdziens vienu brīdi bija kļuvis tik ļoti populārs, ka pārāk intensīva tā izmantošana visdažādākos pareizojos un nepareizojos kontekstos, man liekas, nedaudz to ir devalvējusi. Un es šobrīd gribētu ieviest tādu skaidrību, kas personīgais zīmols ir un kas tas nav. Un tāpēc es gribētu to salīdzināt ar slavu. Jo, ja jums ir personīgais zīmols, tas nenozīmē, ka jūs esat slaveni. Ja jums ir personīgais zīmols, jūs esat pamanāmi. Un jūs pazīst, ciena un uzticās tie, kas jums ir svarīgi, jūsu mērķa auditorija. Savukārt slaveniem cilvēkiem viņam ir būtiski, lai viņus zinātu, pazītu vienkārši pēc iespējas lielāka sabiedrības daļa, visa sabiedrība. Tāpēc, tad, kad mēs runājam par personīgo zīmolu, ir ļoti svarīgs fokus. Un savukārt
slaveno cilvēku, slavenību gadījumā der visi līdzekļi. Un jūs redzat, ka šeit jau mums iezīmēs ārkārtīgi būtisks raksturojums, kur jūs varat nojaust, ko es uzskatu par personīgo zīmolu un kāpēc tas patiesībā ir ļoti, ļoti spēcīgs instruments, kas padara jūs redzamam, pamanāmam, cienījamam un pieprasītam tieši jūsu mērķa auditorijas acīs. Tātad personīgais zīmols. Tas ir vārds, kas izsauc cilvēkos konkrētas asociācijas. Piemēram, es jums piedāvāšu vairākus vārdus. Ilons Masks, Viķa Freiberga, Elīna Didriksone. Visticamāk, jums ar katru no šiem vārdiem uzreiz parādījās savas asociācijas. Man pat nevajadzēja saukt ne uzņēmumu nosaukumus, ne amatus, ne kaut kādas regālijas un tā tālāk. Jums uzreiz bija sava asociācija. Tas faktiski arī ir tas personīgais zīmols. Un jūsu mērķis būtu panākt to, lai tad, kad kāds nosauc jūsu vārdu, arī tur izveidotas konkrēta asociācija, varbūt nekustamo īpašumu labākais eksperts Latvijā, piemēram, vai spēcīgākais ārsts tievēšanas jautājumos. Un tas tad arī būtu tāds ļoti, ļoti spēcīgs personīgais zīmols, kas jau ir nonācis top of mind līmenī, kad mēs asociācijā, kas ir ar nozari, ir pirmais vārds ir šis cilvēks. To mēs saucam par top of mind. Un ko es vēl gribētu akcentēt par to, kas personīgais zīmols nav? Ir tas, ka personīgais zīmols nav sociāla mediju profils. Jā, mēs dzīvojam šodien digitālajā pasaulē, un, protams, sociālie mēdīji ir milzīgs spēks un milzīga ietekme, jo to izmanto prasmīgi un strateģiski. Bet sociālie mēdīji nav viss jūsu personīgais zīmols. Tā ir tikai viena daļa, viens instruments, ko mēs izmantojam tad, kad mēs būvējam savu personīgo zīmolu. Tāpēc es aicinu skatīties daudz fundamentālāk, daudz plašāk uz šo jautājumu. Un tad, kad es mēģinu varbūt tā pavisam īsi noformulēt, kur tad mēs varam sameklēt to personīgo zīmolu, tad es teiktu, ka tas ir krustojuma punkts starp jūsu personības labākajām īpašībām un auditorijas gaidām. Jums ir jūsu spēcīgās puses, jūsu ekspertīze, un tad auditorijai ir vajadzības. Un tur, kur tas satiekās, tur arī veidojas faktiski tā maģija, tur arī veidojas tas pieprasījums. Un balstoties uz dažādiem nopietniem pētījumiem, es jums gribu piedāvāt arī tādu vienkāršu formulu, kurā ir vairāki bloki, no kuriem mēs arī varam veidot, stratēģiski būvēt savu personisko zīmolu. Un pirmais ir saistīts ar jūsu personību. Un šeit mēs runājam par jūsu personībā dominējošajiem arhetipiem. Šie jēdzieni nāk no psiholoģijas, no Junga darbiem, un no psiholoģijas tas ļoti aktīvi ir attīstījies un nonācis arī mārketingā, komunikācijā. Un šodien ļoti daudz, ne tikai patiesībā runājot par cilvēku personīgo zīmolu, arī runājot par zīmoliem biznesā, mēs ļoti daudz šo arhetipu jēdzienu izmantojam. Tad pirmais ir ārkārtīgi svarīgi saprast, kāda ir jūsu personības būtība, kas tai ir raksturīgi. Jo ja mēs tālāk mēģināsim būvēt visas ārējās izpausmes, kas nebūs raksturīgas jums kā personībai, nekas labs no tā nesanāks. Tas ir kā tāds labs, custom tāds veidots uzvalks, kuram ir jābūt perfekta kā otrā āda, kas der jūsu personībai. Nākamais ir tēls. Un šeit mēs jau runājam par ārējās un iekšējas būtības tādu harmoniju, saskaņotību. Tad mēs zinām, kādi jūs esat iekšā, un mēs būvējam to visu ārējo izpausmi. Un tad ir jūsu stāsts, kas kopumā ir tas, ko jūs stāstat ārējai pasaulē, kā jūs to formulējat, kā jūs veidojat dialogu ar šo pasauli. Tur arī ļoti daudz svarīgas nianses, bet būtiskākais, ka jūs atkal stratēģiski saprotat, ko jūs gribat pastāstīt šai pasaulē. Un tad ir reputācija, kad jūs sistemātiski diena dienā ieguldat attiecībās ar dažādām
auditorijām un veidojat tādu noturīgu priekšstatu par jums, jūsu mērķa auditorijas acīs. Un tas viss kopā beigās salīmēs jūsu personīgajā zīmolā. Un, ziniet, man ir tāds ļoti interesants jautājums, ko man ik pa laikam uzdot, tad, kad es konsultēju klientus vai kaut kādās privātās sarunās par šo tēmu. Kad man būs personīgais zīmols? Es tagad sākšu kaut ko darīt, kad man tas būs? Un, ja godīgi, tad visticamāk tas jums jau ir. Jautājums tikai tāds, vai tas jau ir tāds strateģisks tāds, kādu jūs vēlaties, vai arī, kas izauga, tas izauga. Un ļoti bieži mēs redzam, ka tiešām, kamēr mēs šim jautājumam nepieķeramies apzināti un strateģiski, tad kas izauga, tas izauga arī notiek. Bet, ja mēs tomēr pieķeramies, tad mēs saprotam, ka personīgais zīmols ir ļoti, ļoti nopietnas katalizators, jo jums jau ir jūsu ekspertīze, jūsu zināšanas, jūsu pieredze, jūsu sasniegumi. Un personīgais zīmols ir tāds pastiprinātais, kas vienkārši palīdz jums izmantot visu to, kas ir, un vienkārši reiz 2. Iespējas reiz 2, redzamība reiz 2, labumi reiz 2. Un faktiski tas arī ir īstākais temats, kuram pievērsties tiem ekspertiem, tiem vadītājiem, kuriem jau ir zināšanu bāze, jo tad tur tas viss arī jums ir ko vairot, jo būvēt personīgo zīmolu, kad tev vēl nav ne kaut kādas pieredzes, ne kaut kādu keisu, var mēģināt, bet kā tu vari vairot 0. Un es kaut kā ticu, ka ja jūs esat atnākuši uz šo lekciju, tad iespējams tā nav nejaušība, ka jūs esat tieši tie cilvēki, kam tas būtu jādzird. Un kā tas tālāk strādā? Sāk darboties tā sauktais Mateja efekts, kad redzamība vairo redzamību, un pazīstami cilvēki biežāk tiek citēti nekā mazāk pazīstami. Un mēs redzam, ka vien un tie paši eksperti tiek citāti visos mēdījos, ļoti bieži uzstājas konferencēs, mēs viņus redzam un tur, intervijās un tā tālāk, jo viņi izmanto, viņi bauda to Mateja efektu, un viņi ir kļuvuši par top of mind. Kad mēs runājam par šo tēmu, mums pirmā asociācija nāk viņu vārds. Un es biju nolēmusi vēl paskatīties, bet kas ir tas, kas vieno Latvijas top of minds? Un Latvijas ziņu aģentūra Leta veido arī ekspertu topu. Un šeit viņi apkopoja top 50 personas biznesa sektorā, kur mēs varam redzēt arī uzņēmumus, kas pieder valstī, un šī ir tāda īpašā kategorija, kuri, būsim godīgi, viņi biežāk nonāk mediju uzmanības centrā, jo mediji grib uzdot viņam savus svarīgus, nevienmēr patīkamus jautājumus, bet ir otra kategorija, kad mēs redzam pārstāvjus no tīrā biznesa sektora šeit. Un man bija interesanti paskatīties, kas ir šie cilvēki un kas atkal viņus vieno, jo viņam atkal ir daudz jau izaicinošāk. Protams, es negribu noliegt abām šo ekspertu, šo līderu grupām ir ārkārtīgi svarīgi komunicēt, strateģiski komunicēt un attīstīt savu to komunikācijas muskuli, bet tad, kad es paskatījos uz tiem biznesa līderiem, tad tas, ko es ieraudzīju, ka šie ir pamatā vadītāji vai eksperti, tur arī bija, kuriem ir ļoti izteikta sociālā pozīcija, viņam ir ļoti izteikts viedoklis par savu nozari, par to, kā tai jātīstās, par sabiedrību kopumā, un viņi ļoti, ļoti sistemātiski ar šiem saviem viedokļiem arī dalās. Viņi izmanto ļoti daudzas un dažādas iespējas. Bet lai jūs nedomātu, ka tas ir tikai tāda augstāka līmeņa plaukta vadītāju pienākums un iespēja, es gribētu arī parādīt, kā tas patiesībā strādā
Arī situācija, ja jūs esat eksperts, kas jau saprot, ka jūs esat pārauguši vienkārši individuālā komersanta līmenī, kad jūs kaut ko darījāt viens pats, bet jūs saprotat, ka jūs gribat attīstīt jau kaut ko lielāku, un faktiski tajā brīdī jūs jau no vienkārša eksperta kļūstat jau par tādu ekspertu vadītāju. Un man patiesībā ir ļoti, ļoti pazīstama šī transformācija, šis status, jo tieši šo ceļu gāju arī es. Es sākumā biju vienkārši speciālists, eksperts, un tādēļ es attīstīju savu aģentūru kā vadītāju. Līdz ar to es saprotu, par ko es šajā gadījumā runāju. Un šeit es gribētu jums parādīt atkal, kā tas strādā. Piemēram, dermatoloģe Anna Bērziņa, kura ir pārstāvēta ne tikai sociālajos tīklos, bet viņa arī aktīvi izmanto iespējas piedalīties mediju diskusijās, sniegt intervijas, sniegt savus komentārus. Viņa ir redzama, un es redzu, ka ar laiku tieši tādā veidā viņa arī kļūst par, zināmā mērā top of mind arī savā jomā. Tāpēc tas strādā patiesībā kā tādi saliktie procenti. Ja jūs esat pazīstami ar investīciju pasauli, tad tur mēs parasti arī skatāmies, ka gadu gadiem sākumā nekas nenotiek, un tad pēkšņi jūs sākat just, ka bija vērts ieguldīt. Un tāpat arī šeit visas uzstāšanās, ieraksti, intervijas un citas aktivitātes tikai kopā jums veidos to ietekmi, bet viņas uzkrājas, un tad vienā brīdī rodas arī tas efekts. Un labā ziņa ir tāda, ka tas strādā arī tad, ja jūs vēl sperat tikai pirmos soļus vadītāja vai eksperta ceļā. Jo ātrāk jūs sāksiet, jo spēcīgāks patiesībā būs šis rezultāts. Un ietekme un personīgais zīmols ir tāds jūsu likvīds aktīvs, es teiktu, kas paliks ar jums uz visiem laikiem un nesīs ļoti labas dividendes. Un, manuprāt, tas laiks, ko jūs ieguldīsiet jūsu darbā pie jūsu ietekmes, pie jūsu komunikācijas, pie jūsu personīgā zīmola, ir visizdevīgāk ieguldītas. Varbūt tikai dažas stundas nedēļā, bet visizdevīgāk ieguldītās, jo tās dividendes būs daudz vērā ņemamākas nekā varbūt no kaut kādām citām jūsu aktivitātēm. Jo pateicoties strateģiski attīstītam personīgajam zīmolam un ietekmei, vadītājs sasniedz vairāk. Un es to redzu vienkārši katru dienu man apkārt. Es redzu, kā viņi tikko paziņo, ka ir pieejami darba tirgū, viņam uzreiz ir rinda ar piedāvājumiem. Viņam pat nevajag sūtīt CV, viņi tikai vienkārši tā klusiņām pačuksta kaut kur LinkedInā. Viņi var ļoti labi ietekmēt arī procesus, un mēdī viņiem prasa viedokli, sabiedrība viņos ieklausās, un viņi tiešām var arī ietekmēt tālāk arī kaut kādus lielākus, nopietnākus procesus. Viņi veido arī savu sociālo kapitālu un nodrošina sev augstāka līmeņa pazīšanās, un tā tālāk. Un kas vēl nav mazsvarīgi, personīgais zīmols un ietekme ir jūsu apdrošināšanas polise krīzes situācijās, jo auditorija šajā gadījumā ieklausīsies ne tikai kritiķos, bet arī jūsu argumentos. Vērtīgākais, ko jūs varat izdarīt savā labā šodien, ir pieņemt lēmumu, sākt strādāt pie savas ietekmes un personīgā zīmola, jo tieši tur arī slēpjas visas turpmākās iespējas. Un es būšu priecīga, ja jūs izmantosiet padomus no šodienas lekcijas un sāksiet iestrādāt to savā ikdienas komunikācijā. Varbūt eksperimentējiet, mēģiniet paši, bet, ja jūs vēlaties arī sadarboties ar mani šajā jautājumā, tad papētiet informāciju zem šīs lekcijas, kur būs vairāki varianti, kā izmantojot manas zināšanas, ko es esmu krājusi vairāk kā 25 gadus, ko es esmu arī sistematizējusi, lai jūs varētu ietaupīt savu laiku, maksimāli efektīvi nonākt līdz jūsu ietekmei.